Es jau pagājušajā video detalizēti izstāstīju, kāpēc, manuprāt, vienotības iecerētais kārtējais valdības restarts ir Latvijai bīstams un slikts. Vienotība vēlas novērst sabiedrības uzmanību no tā, ka valdība ir kārtējo reizi izgāzusies, neko nav sasniegusi. Principā šo valdību gāzt un izveidot vietā jaunu, kas sastāvētu no tām pašām partijām, tātad gan ZZS, gan jaunās vienotības, gan progresīviem, plus paņemot vēl Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu. Pati vienotība un premjeras Siliņa, protams, ka vēl šo valdību vadīt un tā teikt mierīgi rulēt tālāk līdz nākamajām saimnes. Sociālajā vietnē X Valds Valters man pajautāja, bet kāds tad būtu tavuprāt risinājums šajā ļoti, manuprāt, pēdiņās, bet grūtajā situācijā? Vienīgais sakarīgais risinājums, kurš būtu iespējams, bet nekad nenotiks, tāpēc, ka vienotībai nav augstākas vērtības, kā vienkārši turēties pie saviem krēsliem, būtu šai situācijā aicināt profesionāli no malas, kurš varētu novadīt valdību turpmākos 10 mēnešus, kurš publiski apņemtos nekandidēt vēlēšanās, jo tas garantētu iespēju, ka šis cilvēks premjeramatā būtu gatavs arī kaut ko darīt, dažbrīd nepopulāri, lai šie 10 mēneši Latvijai nepārvērstos par zaudēto iespēju laiku. Evikai Siliņai un progresīviem būtu jāturās no šīs valdības pa gabalu. Līdzīgi kā Krišānim Kariņam pēc tam, ka viņš demisionēja, bija jāpazūd no šīs valdības, nevis jāiziet ārlietu ministra amatā, līdzīgi arī Evikai Siliņai nākamajā valdībā nebūtu ko darīt. Un, protams, ne progresīviem, jo progresīvie acīm redzam šo valdību ir pārvērtuši tikai un vienīgi par platformu savai priekšvēlēšanu kampaņai, vispār nedomājot par būtiskiem jautājumiem, kas būtu jārisina nozareis, par kurām viņi ir atbildīgi, kā piemēram aizsardzība un kā piemēram satiksme. Vienas no svarīgākajām nozarēm šobrīd vada ministri, kuriem vispār neinteresē rezultāti un darbs, kuriem vienkārši interesē nodarboties ar populismu, sēžot vienā vai otrā krēslā.